inovācija, tas nozīmē kaut ko jaunu, jaunu pieeju, jaunus stimulus, jaunu attīstību. Man gribas salīdzināt šo inovācijas balvu ar mājas pamatu. Lūk, mēs esam iestrādājuši pamatīgus pamatus, un nu tikai atliek būvēt šo māju tālāk. Šis sajūta aprakstīt šobrīd ir diezgan grūti. Gribās jau teikt, ka tas bija milzīgs prieks sajūta. Vismaz tā arī bija. Mēs tiešām bijām visi gandrīti. Mēs domājām, mēs, protams, cerējām, bet to, ka cerības piepildījās, tas bija fantastiski. Inovācijas balvu mēs saņēmām no prezidenta, no Andra Bērziņa rokām, un tajā brīdī, manuprāt, un arī kolēģīte, kas man bija ar mani kopā, mūsuprāt, tā mums bija zvaigžņu stunda, jo mēs tiešām jutāmies, tā kā mazliet augstāk virs zemes, un tiešām jutāmies novērtēti. Tas ir augstākais, ko var pasniegt valstī. Bet, ja mūs novērtē Latvijā, tad mēs domājam, kāpēc mūs nevar novērtēt pasaulē. Un es nedomāju, ka Latvija ir tā valsts, kurā viss ir slikti un ar izglītību. Es domāju, ka mums ir ļoti labi. Šis projekts ir ļoti labi, pat pasaules mērogā. Mēs ceram uz to. Turpinām iesākto darbu un domājam arvien jaunas lietas, kā vēl pilnveidot savu iesākto. Es ieteiktu piedalīties. Piedalīties, iet tālāk, neapstāties. Jo viss, ko mēs šeit darām, ir labi, vērtīgi un, es domāju, arī inovatīvi un radoši. Es katram novēlu šādu te darba novērtējumu, kā mēs saņēmām tajā brīdī inovācijas balvas pasniegšanas ceremonijā. Jūs redzējāt, kādi mēs esam. Uzņēmīgi, radoši, interesanti. Jūs redzējāt sevi tikko divu runātāju sarunā, tie bijām mēs. Un tieši tāpēc mēs atkal un atkal aicinām, esiet, rakstiet un veidojiet savas inovācijas. Vai nu to, kas jau ir bijis, vai to, kas šobrīd tiek īstenots, vai arī to, par ko jūs sapņojat savā skolā, savā novadā, savā pašvaldībā vai vienkārši savā klasē.